Vajag ļoti tālmēr. Labi, vēl kādu variantu. Nav? Vajag ļoti tālmēr. Visu to teikt. Pēc iespējas īsākā laika periodā, ja? Pareizi, jā. Tātad pēc definīcijas crossfits ir mainīgs, augsts intensitātes, funkcionāls treniņš. Un tagad, pirmdien iziesim cauri mainīgs, nozīmē to, ka katru reizi mēs nākam, katru reizi, kad darbojamies, ir kaut kas jauns, kaut kas, ko mēs nebijām darījuši jau iepriekš. Augsts intensitātes. Nozīmē to, ka pēc iespējas īsākā laika periodā centīsimies paveikt lielāku darba apjomu. Funkcionāls. Visu kustības mēs varam pielietot reāli dzīvē. Tātad mēs šeit šādi nekričājam bicepus, jo, kur mēs šādu kustību izmantojam, ja neskaita glāzes cilāšanā. Rīmī groziņš. Rīmī groziņš mēs arī diez vai šādi māsājam. Kur mēs izmantojam šādu kustību? Stieni? Seksā. Seksā? Es te nevaru. Principā bija tā, ka mēs neizmantojam šādu kustību reāli dzīvē, ja neskaita glāzes cilāšanā, bet, lai to paveiktu, mums nav nepieciešams milzīgs biceps. Labi. Sāksim iesildīšanos. Apskriesim 5 aplīšus apkārt zālē. Skrienam apkārt ainētājiem, tur gar malu un šeit cauri. Skaties, kā sīkais pa priekšu dod. Smaidām. Viņi arī lēnām nespēj. Vecais sarau.